Tie, kas ir nolēmuši pirmo reizi mūžā izmēģināt līdeku copi, tad mēs, protams, nesākam ar Big Bite. Mēs sākam ar mazajām, lai saprastu viņas uzvedību, kā viņi noķert, kur viņi noķert un kā izvēlēties savu pirmo makšķerēšanas komplektu. Ja apstākļu sakritības rezultātā tu esi nonācis veikalā Zebra Master, tad te salikt iesācēju komplektu ir ļoti viegli un ļoti ātri. Sāksim ar kātiem. Gramu tests, kāds ir jāizvēlas, parasti ir 5-25 gramu robežās, lai jūs varētu arī attiecīgā svara mānekļus mest. Un svarīgi ir izvēlēties sākotnēji universālu spinīgu, lai jūs varat izmēģināt arī ļoti plašu mānekļu klāstu. Gan woblerus, gan rotiņus, gan šūpiņus, gan gumijas un visus pārējos brīnumus, kādus piedāvā jums veikalnieki. Man rokās ir 2 kāti, kādus es pats rekomendētu vismaz pēc pirmās sajūtas. Tie ir 2 jaunumi arī Zebra Master veikalā, un šīs sezonas jaunumi tie ir 2 ukraiņu zīmoli. Viens ir Select un otrs ir Flagman. Abi 2 ir ar līdzīgu testu. Viens ir mazliet lētāks, viens ir dārgāks. Select kāds maksā 35 eiro. Pieejama cena jebkuram iesācējam. Otrs kāds ir mazliet dārgāks. Un tā atšķirība, kas veido cenu, ir kāta furnitūra, tās materiāli un attiecīgi tas rezultējas jau kaut kādās niansēs un īpašībās, kuras jūs sajutīsiet noteikti ne pirmajā, ne otrajā un ne trešajā copē, bet varbūt vēlāk. Viens kāds ir jutīgāks, viens mazāk jutīgs. Un kas ir svarīgi? Es varu garantēt, ka pirmais līdeku kāds jums salūzīs. Agri vai vēl tas notiks vai nu mašīnas durvīs vai laivā vai ar zivi. Man tas viss ir noticis, tā kā pārāk dārgu to starpu komplektu nevajag izvēlēties. Lūk, pārējiem pie spolēm. Pie kāta var lieliski sakomplektēt no budžeta klases spolēm. Atnākot uz Zebra Master, jums noteikti pārdevēji pastāstīs, kurš būtu jums piemērotākais. Gan spole, gan kāds ir ļoti laba budžeta klases, ir nedaudz, teiksim, arī dārgākas spoles, kur atšķirās gultņi, kasetes dziļums un, protams, arī darbības. Es ieteiktu sākotnēji izmantot pītu auklu, nevis monofīlo, jo tas vienkārši palīdzēs saglabāt jūsu naudu, nervus un sievas arī būs priecīgāks. Garumi arī šīm auklām te atšķirās, tas attiecīgi pēc spoļu kasešu biezuma, garumā un jūsu izvēlētās trofejas vai mēģi zivs ķeršanai. Iesaku noteikti izvēlēties pītu auklu. Un auklas galā noteikti ir jābūt pavadai, jo līdekai mutē ir kas? Žilets. Un šeit ir arī sākotnēji to izvēli nevajag sarežģīt. Es ieteiktu sākt ar jau gatavām pavadām, kuras ir ļoti daudz un dažādās komplektācijās. Tie galvenie parametri, kuriem ir jāpievērš uzmanība, ir tests, cik viņa spēja izturēt slodzi. Šai konkrētajai ir 10 kg. Iespējams, ka ir jāizvēlas mazliet lielāka, jo arī uz maniem maziem mānekļiem var pieteikties lielāka izmēra zivs, un tad jūs noteikti negribēsiet viņu zaudēt. Līdz ar to optimāli šis tests, kuru likt iesācējs spinīgai pavadai, būtu kaut kādi 15 kg. Tad jau būs ok. Un izmērs es neieteiktu iet zem 20 cm pavadai, jo, kā jau es minēju, tad, kad pieteiksies lielāka līdekļa, jūs negribēsiet, ka viņi nogriež visu jūsu pavadu ar mānekļiem. Vēl pie pavadām ir jāpiemina stīgas. Es arī tās esmu izmantojis diezgan daudz. Viņas ir labas ar to, ka viņām nav šo papildus komponentu, kurus varētu kaut kādā brīdī saplīst. Līdz ar to mazāk iespēja pazaudēt mānekļus un mazāk iespēja pazaudēt arī zivi. Viņu nosacītais mīnus ir tāds, ka viņas nav tik elastīgas. Līdz ar to, ja jūs gribat mētāt, pieņemsim, šūpiņus vai rotiņus, tad stīga droši vien nebūtu pirmā izvēle. Tādēļ, lai noķertu līdeku, es no sākuma iesaku izmantot šīs elastīgās pavadiņas, un tad jūs varat likt galā, ko vien gribat. Rotiņus, šūpiņus, gumijas un varbūt arī pat woblerus. Bet tajā brīdī, kad jau jūs sapratīsiet, ja jums, piemēram, wobleri patīk un gribas tvičot, tad noteikti stīga būs labāka. Un noteikti atceramies lēvā par gumijas uztaramo tīkliņu. Tam ir katram jābūt iekšā. Un pie makšķerniekiem patīkamākās daļas pie mānekļu izvēles uz līdeku. Te ir tūkstošiem mānekļu, no kuriem izvēlēties savu top 5, bet tā klasika, ar kuru parasti sāk, ir šūpiņi un rotiņi. Tie ķer līdeku visos laikos, neatkarīgi no modes, kas nāk un iet. Un, kas attiecas uz rotiņiem, tad es ieteiktu sākt ar 3. ja 4. izmēru. Klasiskie ir MEPS rotiņi, kas vienmēr ir ķēruši, vienmēr ķers abu Garcia rotiņi, kas vienmēr ķēra un ķers. Un tā kā mēs dodamies drīzumā uz Somiju, tad mēs nevaram nepieminēt arī Kūsamo, kas ir klasika ne tikai Somijā, bet Latvijā un arī citos ūdeņos, kur dzīvo līdeks. Es personīgi paņemšu šitādu čalu līdzi tajā brīdī, kad nekas neķerās. Viņš var būt
ir mazāks par mūsu ierastajiem izmēriem, bet citreiz lielā līdeka klusē, un tad ir vispār jāpatausta vietas upē vai ezerā, kur līdeka mīt, kur viņa dzīvo, un dažkārt šie vidēji vai mazie zivju izmēri nodod uzturēšanās vietas. Tāpēc šitas noteikti būs arsenālā, kā slepenais ierocis. Un, protams, gumijas. Gumiju izmēri un formas ir ārkārtīgi daudz un dažādas, un par krāsām nerunājot. Tur ir varavīksne kvadrātā. Līdz ar to grūti pat ieteikt kaut kādu vienu formu, kas dara līdekai noķert noteikti var uz visiem mānekļiem. Tas, kas jums un jūsu rokās strādā vislabāk, pie tā jums pašiem ir eksperimenta rezultātā jānonāk. Tas pats attiecas arī uz izmēriem un konkrēta ūdenstilpi, jo runājot par krāsām, par to, vai līdekas redz krāsu un vai tas ietekmē makšķerēšanas strīdus, ne tikai makšķernieki, bet arī zinātnieki. Protams, ka kaut kādām niansēm nozīme ir, un viņa vislielākā ir brīžos, kad neķerās. Tad mēs eksperimentējam ar izmēriem, ar formām, ar spēli, ar krāsām, un ir noķerts, man liekas, uz visām iespējamām krāsām. Protams. Un, ja jūs paprasīsiet līdeku makšķerniekiem viņu top 5 mānekļiem, tad jūs neatradīsiet nevienu makšķernieku pāri, kuriem šis top 5 sakars. Tādēļ nāciet, izskatiet visu krāsu paleti, formu paleti. Protams, tā galvenā uzmanība ir jāpievērš mānekļa formai un tam, kā viņš uzvedas un spēlē konkrētajā ūdenī. Šeit viņam ir jāatgādina galvenokārt tā zivs, kuru līdeka konkrētajā ūdenī ēd. Un tas arī var atšķirties no mēneša uz mēnesi, jo līdeka uzturās tajās vietās, kur ir visvienkāršāk pieejama barība. Un šie leduskapji ūdeņos arī atšķirās no mēneša uz mēnesi. Piemēram, vienā mēnesī nārsto brekši, citā līņi, citā nēģi, un jums savs arsenāls, krāsu arsenāls un formas arsenāls ir jāpiemēro arī šiem zivju paradumiem. Un ja jūs to atkodīsiet, jūs bez loma nepaliksiet.